Pēc rajona padomes likvidēšanas ēkā veikts remonts un pirms 2 nedēļām tajās iekārtojusies Tukuma novada doma. Telpas šeit krietni plašāks un izveidots arī iedzīvotāju apkalpošanas centrs. Novada ļaudis šeit var aizpildīt dažādas anketas, atstāt dokumentus saskaņošanai un veikt norēķinus. Lai gan šķiet, ka domas gaiteņi kļuvuši klusāki, joprojām nav liekta arī iespēja nokļūt pie speciālistiem vai priekšsēdētāji. Inte ir pirmais cilvēks, ar kuru tieks ik viens, kurš šeit ienācis. Viņa zina visu, kurš speciālists ir uz vietas, kurā kabinetā atrodas un kam par ko jāatbild. Salīdzinājums pats pirmais vienai lielai daļai ir kā bankā, jo šajās telpās tiešām ir saglabātas iepriekš bijušās bankas letes, varbūt arī tas izkārtojums mazliet viņam atgādina banku, arī kases telpu un pārējo, bet ir apmierināti, patīk šeit un, manuprāt, arī aiziet apmierināti viena liela daļa. Daudz uzrunātie ļaudis par jauno kārtību vēl nav informēti, bet cer, ka tas tiešām būs atvieglojums iedzīvotājiem. Ja visu var vienviet nokārtot, tad tas ir labi. Ja varēs nokārtot, jo es zinu, ka ir pilsēta, liela pilsēta Latvijā, kur ir viens pieturas aģentūra, bet nedarbojās. Jūs ceriet, ka darbosies? Es ceru, ka darbosies, jo vispār Tukums ir laba pilsēta. Es esmu rīdznieks, bet dzīvoju te 10 gadus un esmu apmierināta. Tiesa neizpratni daudziem rada, kāpēc kādreizējā centrālā ieeja tagad kļuvusi dienesta, bet apmeklētāji tiek gaidīti pa blakus durvīm. Protams, ka tā psiholoģiski ir galvā ideja par to, ka ārprāts doma ir aiztaisījusi galvenās durvis ciet. Bet es domāju, jebkurš cilvēks paskatoties uz ielas, kur ir cilvēku plūsma, kur ir biblioteka, kur ir banka, kur ir tirgus, tātad mēs ļoti labi redzam, ka mēs esam šo centrālo ieeju izveidojuši ielā, kurā ir vislielākā cilvēku plūsma. Tomēr, ja vēlme iekļūt domē pie ierastajām durvīm ir ļoti liela, izrādās tas nemaz nav neiespējami. Nospiežot zvanu pogu, klients tiek savienots ar Intu. Apkalpošanas centrs sācis sadarbību arī ar valsts institūcijām. Paredzēts, ka apkalpošanas centri vienas pieturas aģentūras līdz 2013. gadam būs izveidots visu novadu domēs.